pavasara, ko gan tu dari? Vienu dienu spīd saule, citu dienu līst lietus, gribas kurināt krāsni, bet ir vērtības, kas ir mūžīgas un kuras nekad nemainās. Kā tas, kad ir jaunā grāmatu diena un ir atkal jaunas grāmatas, un šoreiz sāksim ar to, ka ir iznākušas divas ļoti pavasarīgas grāmatas, skaistākās dārza puķes un praktiskais augļu dārzs. Skaisti skati, labas domas, idejas un viss noderīgais. Gribu pareklamēt šoreiz arī mūsu nozaru literatūras plauktiņus, kuri pēc jauno grāmatu dienas parasti uziet augšā 2. stāvā, un tur ir atrodamas grāmatas, un viena no tām, par kuru gribu šodien parunāt, ir grāmata Vara un ticība. Grāmata ir par skaistākajām baznīcām un klosteriem Dienvidu Eiropā, un grāmatā ir iekļauta arī sadaļa par Latvijas baznīcām un par daudzām baznīcām, kas atrodas Latgalē. Nākošā grāmata Valentīns Lukaševičs, Divi Latgaļas stosti. Grāmatā ir nodaļa par Jersiku un ir atvērums arī par Madaliņas baznīcu. Un Madaliņas baznīca apakšā ir ļoti mīļš uzraksts – Cīši smuka baznīca. Man pie rokas ir divas lielas kaudzes. Viena no tām ir latviešu autori, ir tik daudz jaunu grāmatu, ko ir sarakstījuši latviešu autori, bet šoreiz par Māra Ruperta grāmatu Liktenis, kad nekas dzīvē nenotiek vienkārši tāpat, viss ir likumsakarīgi un ļoti daudz ko nosaka arī mūsu karma. Protams, ir arī tādas vieglākas grāmatas, ko lasīt vasaras vakaros, un mūsu autori ir sākuši arī rakstīt fantastiku. Ir ļoti tāda mūsdienīga fantastika un vairāk varbūt jauniešiem domāta. Un otrā kaudzīte ir grāmatas, kas papildinās mūsu plauktiņu, kas ir ar nosaukumu Likteņu līkroči. Divas no tām Evalds Valters un Edgars Liepiņš. Mūsu aktieru dižgari, mūsu aktieru zvaigznes. Gribēju nedaudz pievērst uzmanību vairāk Evalda Valtera grāmatai. Visi tie, kas ir bijuši Kuldīgā, noteikti ir bijuši pie skulptūras, kur Evalds Valters sēž pie galdiņa. Kuldīcnieki smēja, kad ja pie šī galdiņa pasēž un ar Evaldu Valteru izdzer tēju kopā, tad var nodzīvot līdz 100 gadiem. Es sēdēju ar viņu pie viena galdiņa, tikai tēju nedzēru. Nākošais, kad būšu, noteikti to izdarīšu. Ir iznākusi Ingūnas Baueres grāmata Daļā Marija. Šī ir Ingūnas pēdējā grāmata. Diemžēl pārējās tagad noteikti būs kaut kādos pārizdevumos, jo vairāk jau viņa mums nerakstīs. Un vēl grāmata Sergejs Jēgers. Bezgala skaistā balss, dziedātājs un viņa dzīve. Mīļi aicināti visi uz jauno grāmatu dienu sestdien. Ceram, ka autori būs pacentušies un kaut ko sarakstījuši arī jūnijam, un tad jau tiksimies jūnija sākumā.